Sveiki visiem! Šodien apskatīsim programmu, par kuru Latvijā runā salīdzinoši maz, bet pasaulē to izmanto vairāk nekā 1200 uzņēmumu. Šī programma ir Allplan. Tā ir BIM un CAD vide, ko bieži izmanto inženieri un arhitekti, īpaši Vācijā un citās Eiropas valstīs. Šajā video iziešu cauri, kas ir Allplan, kā tas strādā, kādas ir tās stiprās un vājās puses, salīdzinājums ar Revit, Arhicad un AutoCAD, kādi ir lietotāji reālie viedokļi un pats galvenais, vai es kā arhitektūras students to ieteiktu citiem. Allplan ir Vācijā radīta BIM CAD platforma, kas paredzēta arhitektiem, inženieriem un būvuzņēmējiem. Tā ļauj strādāt vienotā 2D un 3D vidē, modelēt būves, veidot detalizāciju, ģenerēt dokumentāciju un pārvaldīt projekta informāciju. Šī programma atšķiras no citiem rīkiem ar to, ka tā ļoti spēcīgi fokusējas uz tehnisko precizitāti, kas ir īpaši svarīgi lieliem būvprojektiem. Ja tev patīk ļoti detalizēta mezgli, perfekta aprēķina un stingra datu struktūra, Allplan ir radīts tieši tam. Kā jau sākumā tika minēts, Latvijā par Allplan runā diezgan maz, bet balstoties uz pētījumu veikšanas laikā pieejamiem datiem, pasaulē to izmanto 1203 kompānijas, kas pārstāv gan inženierzinātņu, gan arhitektūras, gan citus būvniecības un vispārējās attīstības laukus. Vispopulārākais Allplan ir tieši Vācijā, savā dzimtenē, tad Francijā, tad ASV un tad citās Eiropas Savienības valstīs. To pārsvarā izmanto lielie inženieru un prefabrikācijas uzņēmumi. Un Latvijā to neizmanto gandrīz neviens, tāpēc studentiem ir jāņem vērā Allplan atbilstība vietējam tirgum vai tam tirgum, kurā viņi vēlas nokļūt pēc studēšanas. Allplan ir diezgan inovatīva programma. Tā jaunākās versijas, īpaši Allplan 2025, ievieš AI vizualizācijas rīkus, ideju radīšanai un skiču ātrākai izstrādai, automatizētas darba plūsmas, lai samazinātu rutīnas uzdevumus, un parametrisko brīvformas modelēšanu sarežģītiem betona elementiem. Kā arī Allplan ir viens no spēcīgākajiem rīkiem prefabrikācijas nozarē, tam ir automatizēts dzelzbetona elementu modelēšanas process, precīza veidņu ģenerēšana un brīvformas veidņu modelēšana. Tāpēc Allplan mūsdienu tirgu ir aktuāls tieši inženieriem un ražošanas uzņēmumiem. Veicot pētījumu par programmu, tika apskatītas dažādas atsauksmes no programmas lietotājiem. Lietotājs slavēja ļoti augsto detalizāciju un spēju izveidot precīzus modeļus, automatizēto dokumentāciju un faktu, ka rasējumu ģenerējas ātri, elastīgo dizainu rediģēšanu un vispārējo BIM rīka stabilitāti, jeb faktu, ka datu kvalitāte un sinhronizācija ļoti laba. Lietotājiem patika, ka var smalki kontrolēt katru elementu, kas konstruktoriem ir kritiski un svarīgi. Protams, tika apskatītas arī negatīvās atsauksmes par programmu. Lietotāji kritizē faktu, ka elektroprojektiem funkcija gandrīz nav, ka licence, kas paredzēta programmai, ir diezgan dārga, ka programma regulāri jāatjauno un ka mācīšanās līkne ļoti stāva, kā arī, ka programma nav tik izplatīta kā Revit vai Arhicad. Vairākās atsauksmēs tiek minēts, ka inženieriem ir diezgan ok programma, bet arhitektiem labāk izvēlēties ir Arhicad vai Revit vai kādu citu programmu. Protams, Allplan tika salīdzināts ar alternatīvām, jo ir ļoti būtiski saprast, kā Allplan izskatās salīdzinājumā ar lielajiem BIM spēlētājiem, kā Arhicad un Revit, un tas tika salīdzināts arī ar AutoCAD 3D. Allplan pret AutoCAD. AutoCAD ir universālāks, pazīstams, elastīgs, bet tam trūkst pilnvērtīgi BIM, un tajam ir ļoti daudz manuālā darba. Toties Allplan ir BIM plus tehniskā precizitāte
un ievērojami labāka dokumentācijas un datu pārvaldība. Uzvarētājs BIM projektos šajā gadījumā ir Allplan. Allplan salīdzinājums ar Revit. Revit dominē lielos uzņēmumos, tam ir lieliska sadarbība starp speciālistiem, tam ir automātiska datu sinhronizācija, un tas ir spēcīgs gan arhitektiem, gan inženieriem. Toties Allplan ir vēl precīzāks tehniskajā projektēšanā, tam ir labāka prefabrikācija un lielāka kontrole pār elementu īpašībām. Šajā gadījumā uzvarētājs komandas darbam ir Revit, bet uzvarētājs detalizācijai un konstrukcijām Allplan. Allplan salīdzinājums ar ArchiCAD. ArchiCAD ir ļoti intuitīvs, tas ir izcils dizainam un vizualizācijām, un tas ir ļoti populārs arhitektiem Latvijā. Toties Allplan ir tehniskāks, mazāk estētisks, un tas ir orientēts uz būvkonstrukcijām. Tādēļ uzvarētājs arhitektiem un arhitektu ikdienai ir ArchiCAD, un uzvarētājs precīzai modelēšanai Allplan. Kopumā Allplan ir precīzs, spēcīgs BIM, labs priekš inženieriem un konstruktoriem. Tā trūkumi ir sarežģīta apguve, un tas ir resursu prasīgs. Kopumā AutoCAD ir universāls, tam ir DVG sadarība, bet tas nav BIM. Revit ir labākais komandas darbam, kad ir nepieciešami dažādi jomu profesionāļi, kas darbojas uz vienu projektu, bet tā trūkumi ir tas, ka tas ir smags un tas ir diezgan sarežģīts. ArchiCAD ir draudzīgs priekš dizaina un arhitektiem, bet tā trūkumi ir tas, ka tas ir mazāk tehnisks. Kopumā secinājumi par Allplan. Tas spēj veikt visu pamatu un vidējā līmeņa projektēšanu, nodrošinot gan 2D, gan 3D funkcijas. Lietotāji ar pieredzi spēj izmantot visas funkcijas efektīvi, bet iesācējiem jābūt gataviem mācīties un iepazīt interfeisu. Tā instalācija ir aprakstīta tiešsaistes dokumentācijā, bet jauniem lietotājiem jārēķinās ar diezgan ilgu ielādes laiku un nepieciešamību pārliecināties par datoru atbalstību prasībām, jo Allplan ir diezgan prasīgs. Programmu lielākoties izmanto Vācijā, Francijā un ASV, tādēļ jums speciālistiem jāizvērtē, vai programma tiek izmantot valstī vai birojā, uz kur tiek tēmēts. Programma ir spēcīga tehniskās precizitātes ziņā un piemērota kompleksiem projektiem, tomēr var būt mazāk piemērota specifiskām nozarēm, piemēram, elektroinstalācijai, jo, kā tika minēts projektā, Allplan piedāvā diezgan mazas iespējas šajā ziņā. Un kopumā es saviem kolēģiem Allplan neiesaku, jo tas nav daļa no Latvijas arhitektūras standarta programmām, to neizmanto Latvijas birojos, un programma vairāk radīta inženieriem, kā arī šobrīd mums, RTU studentiem, nav pieejama licence programmai. Šī iemesla dēļ video nav praktiskā daļa, kurā es izmēģinu pašu aplikāciju, jo aplikāciju var ielādēt bez licences, bet, lai tajā darbotos, licence ir nepieciešama. Es mēģināju sazināties ar Allplan īpašniekiem, bet nesaņēmu atbildi atpakaļ, tādēļ zem video tiks pievienota saite uz Allplan tutorial, kur var apskatīties tie, kuriem interesē vairāk informācija par šo programmu.